Šodien esmu ciemos pie saviem draugiem Svetbank, lai noskaidrotu, kā tad viņi dzīvo zaļāk. Čau, Līga! Čau! Prieks tev satikt! Rekā, zaļā tēma atkal mūs savadus kopā. Nu tad dodamies, aiziet! Līga, kādi ir Svetbank galvenie mērķi vides attīstības jomā līdz pat 2030. gadam? Mūsu mērķis ir samazināt mūsu pašu emisijas par 60% salīdzinājumā ar 19. gadu. Un savukārt elektrības patēriņu mēs gribam samazināt par 15% jau līdz nākamajam gadam, un tas ir salīdzinājumā ar 17. gadu. Tā kā es teiktu, ka diezgan ambiciozi. Lieli ambiciozi mērķi. Izcili. Kas tad ir tās lietas, ko jūs paši darat iekšēji, lai kļūtu zaļāki? Mēs darām ļoti daudz, un kas ir svarīgi, kad Svetbankā ilgtspēja nav tikai tas, ko saka vadības komanda un dara vadības komanda vai ilgtspējas speciālisti. Tas ir tas, ko dara pilnīgi katrs darbinieks. Un kā piemēru varu minēt, mēs dzeram ūdeni no krāna, mēs šķirojam atkritumus. Un atkritumu šķirošanā mums ļoti palīdzēja tas, ka mēs pirms vairākiem gadiem noņēmām individuālās atkritumu tvertnes zem galdiem. Un darbinieks jau pieredinājām, ka viņiem ābolu sērde vai papīrs, tas viņiem ir jāaiznes. Un līdz ar to tagad, kad mēs sākām šķirot bioloģiskos atkritumus, tas neradīja nekādas problēmas, jo cilvēki jau bija pieraduši, ka atkritumi ir jāšķiro. Tad mēs lietojam LED lampas, līdz ar to tas arī samazina enerģijas patēriņu. Vēl, ja mēs taisām kādās telpās remontu, mēs skatāmies, vai mēbeles nevar atjaunot. Un gadījumā, ja mēbeles vairs nav nepieciešamas, tad mēs domājam, kā viņām iedot otru dzīvi. Varbūt iedot darbiniekiem uz mājām vai, teiksim, sadarbības partneriem. Līdzīgi mēs darām arī ar datoriem. Tā kā tās aktivitātes tādi mazi solīši, bet ļoti, ļoti daudz. Cik forši? Jā, šobrīd uz Vanča tilta ir novērojams sastrēgums. Tieši tā iemesla dēļ es ikdienā cenšos pārvietoties pēc iespējas vairāk ar velosipēdu. Un tāpēc vēlos pajautāt jums, kā tad ir ar jūsu darbiniekiem? Kā jūs iedrošināt savus darbiniekus pārvietoties videi draudzīgāk? Es gribēju teikt, ka šī iemesla dēļ es bieži staigāju ar kājām. Un savukārt mēs ļoti domājam par darbinieku mobilitāti. Mēs pētam viņu paradumus, kā viņi dara. Mēs aicinām viņus piedalīties YouMove izaicinājumā un līdz ar to vairāk staigāt ar kājām. Mums ir brīnišķīga velo novietne. Pašiem bankā ir vairāk velosipēdi. Teiksim, ja jāizbrauc pie klienta, tad to var izdarīt ne tikai ar auto, bet arī ar velosipēdu. Vēl mums ir arī elektroskūteri, mums ir koplietošanas automašīnas. Mēs ļoti veicinām arī izmantot elektromašīnas, un mēs esam uzstādījuši jau 12 elektrouzlādes vietas. Mēs ļoti piedomājam pie tā, kā mēs braucam komandējumos. Ja tas ir uz Viļņu vai Tallinu, tad izmantojam sabiedrisko transportu. Savukārt, ja sanāk lidot, piemēram, uz Stokholmu, tad mēs sekojam līdzi ar kādu biodegvielu mēs lidojam. Un mums ir arī noteikti mērķi, cik daudz mēs varam atļauties lidot. Tā kā šīs aktivitātes ir ļoti daudz un plašas. Un kas ir svarīgi, mēs arī darbiniekiem, kā es minēju, mēs viņiem jautājam, kā viņi ceļo, un mēs arī viņiem daudz mācam un skaidrojam, kādas vēl ir iespējas to darīt. Kā jūs vēl aicināt savus darbiniekus un klientus dzīvot zaļāk? Man liekas, ļoti svarīgi ir izglītošana un pieredzes apmaiņa un radīt vidi, kur dzīvot zaļāk ir stilīgi. Un mums ir vairāk kā 2000 darbinieki. Mēs aicinām dažādus ekspertus dalīties pieredzes stāstos. Mēs arī organizējam pasākumus un dalāmies arī ar klientiem. Mums ir brīnišķīgs bloks, kurā var izlasīt dažādas idejas. Un tad, kad organizējam komandu pasākumus, mēs bieži vien izvēlamies darīt tieši tās lietas, kas veicina zaļāku dzīvesveidu. Tā kā darām paši un dalāmies un aicinam arī dalīties pieredzē ar citiem. Un, kas attiecās par klientiem, mums ir ļoti daudz piedāvājumu, kas sekmē šo zaļo dzīvesveidu. Piemēram, finansēšanas produkti ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem, kā piemēram daudz dzīvokļu mājas remontam vai privātpersonām. Arī tie, kas grib dzīvot zaļāk, viņi var paņemt kredītu, lai nomainītu logus vai durvis.
Arī ilgspējīgi roburu fondi ir viens no mūsu piedāvājumiem. Tā kā mums ir diezgan plašs produktu klāsts, kas tiek piedāvāts klientiem, lai veicinātu šo zaļāku dzīvesveidu. Kādi ir tie lielākie izaicinājumi, ar kuriem jūs saskaraties? Protams, izaicinājumi mums ir. Šī māja jau ir 20 gadus veca, un mums ir milzīgi logi. Un vasarā, augustā, tad, kad spīd saule, tad šeit ir diezgan karsti. Un šo māju dzesēt un dabūt tādu normālu temperatūru, tas prasa diezgan lielu elektroenerģijas patēriņu. Protams, mēs šo enerģiju izmantojam, lai sildītu ūdeni, bet vienalga, es domāju, ka dejot uz priekšu, mums būtu kaut kas šajā jomā jādara. Pēc tam mēs gribētu samazināt papīra patēriņu un arī ceļot vēl mazāk. Līga, kas ir tās lietas, kuras tu pati piekopi, lai dzīvotu ilgspējīgāk? Vispirms tā ir arī domāšana par savu veselību, un es ļoti daudz staigāju ar kājām. Un es ceru un ticu, ka tas, ka es tagad katru dienu nostaigāju kādus 10 000 un vairāk soļus, pēc gadiem 10 es sev teikšu paldies par to. Un, protams, tas arī ietaupa, dīzeļdegvielu vai vispār degvielu, kad es nebraucu ar mašīnu. Otra lieta, ņemot vērā aprits ekonomikas principus, es cenšos nenest mājās lietas. Vienkārši nepirkt. Nepirkt neko jaunu. Un es jau vairāk kā pusotru gadu neesmu praktiski pirkusi nekādus jaunus apģērbus. Tad, kad man ļoti kaut ko gribās jaunu, tad es ieskatos savu bērnu skapī un paskatos, varbūt tur kaut ko var atrast. Tāmas lietas, kuras es vairs neizmantoju, es cenšos atrast kādu, kam tas varētu būt noderīgs. Trešā lieta, ko es gribētu teikt, es cenšos ikdienā lietot produktus, ka nav tāls piegādes ceļš, respektīvi lietot vairāk lokālos produktus. Es, piemēram, nedzeru kafiju un es dzeru daudz zāļu tējas. Tas ir varbūt tās manas 3 lietas, ko es daru. Līga, bija ārkārtīgi forši paciemoties pie jums, un man ir liels prieks redzēt un piedzīvot to, ka visas tās lietas, par kurām tiek runāts teorijā, es piedzīvoju šeit arī uz vietas praktiski. Malači! Forši, tiekamies nākamreiz. Uz drīz tikšanos. Sarunāts. Atgādinājums būt vidēji draudzīgiem ir šeit ik uz soļu. Hei! Šodien esmu atbraucis uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, lai noskaidrotu, kā ražošanas atlikumus var izmantot augsnes uzlabošanā. Būs interesanti. Dodamies! Čau, Jāni! Čau, Kaspar! Čau! Pastāst lūdzu par pašu projektu. Kā jūs nonācāt līdz idejai par šo projektu? Ražojam koka cementa eveļskaidu plāksnes, un ražošanas procesā mums veidojās dažādi atlikumi. Un viens no mērķiem ir veidot bezatlikuma ražošanu. Attiecīgi šos apjomus uzglabājot, mums viņi kaut kur ir jāliek. Un getliņi tas nav labākais risinājums tādā ekonomiskā apritē. Līdz ar to, pētot, domājot, nonācām pie versijas, kad sadarbībā ar Jelgavas universitāti varam pētīt izmantošanu lauksaimniecībā kā kaļķojuma materiālu. Lūdzu, pastāst sīkāk par ražošanas procesu un pašu gaitu. No koksnes bluķiem gan kā kāpostu evelē taisam eveļskaidas, mitrinam, jaucam ar cementu un formējam plāksnēs. Attiecīgi uz līnijas rodās gan slapi atbirumi, gan slīputekļi no plākšņu formēšanas, kas tiek uzglabāti attiecīgās vietās, un mums viņi krājās lielākos apjomos. Vai šie ražošanas atlikumi ir kaut kādā īpašā veidā jāsagatavo, lai tālāk nodot lauksaimniekiem? Nekāda īpaša nosacījuma tam nav. Mums vienkārši ir uzstādījums par to, ka materiāls tiek testēts pēc īpašībām, kur ir noteikti mums jānodefinē gan neutralizācijas spēja, gan smago metālu saturi, kā arī mitrums, frakcijas. Šo mēs testējam, un attiecīgi tas ir tas mūsu galvenais nosacījums, viņus arī uzglabāt konkrētās sadaļās, kuras ir lietojams lauksaimniecībā, tehnikai piemērotas. Tie ir tie lielumi, kā mēs viņus arī glabājam. Tad, Jāni, vai es pareizi sapratu, ka šie ražošanas atlikumi pat taisno nonāk pie lauksaimniekiem? Jā, tu esi pareizi sapratis. Mēs viņus uzglabājam noteiktās frakcijās,
notestējam, bet tas ir uzglabāšanas jautājums, un mēs tieši tādu, kāds viņš no līnijas nonāk nost, esam gatavi atdot tālāk. Kādi ir tie galvenie izaicinājumi? Galvenie izaicinājumi ir noturēties normās, to, ko mēs paši deklarējam, neutralizācijas spēja, frakcijas, jo gan izejmateriāls nedaudz var mainīties, gan arī plāksnes sastāvs var nedaudz mainīties. Un tad atlikumu sastāvdaļa arī līdz ar to nostaigā. Bet mums būtu jābūt ļoti precīzam, lai lauksaimniekam ir skaidrs, ko viņš paņem un ko viņš ber uz savas augsnes. Ieva, ar Jāni man bija saruna par ražošanas atlikumiem, un man neviļas rodas jautājums, kam lauksaimniekam ir nepieciešami šie ražošanas atlikumi, kā tie var būt noderīgi? Šis materiāls dod atbildi uz divām no galvenajām augsnes ielabošanas problēmām – organiskās vielas līmeņa palielināšana un vidas reakcijas palielināšana. Kāpēc tas ir svarīgi? Organiskā viela, te mēs viņu lieliski augsnē redzam, tajā tumšajā krāsiņā, mums dod lielu daļu no augsnes auglības. Tā mums uzlabo struktūru, dod siltumu ietilpību, dod arī mitrumu ietilpību. Un viens no papildus faktoriem, kas pašlaik mums ir palicis tik ļoti būtisks, ir arī oglekļa piesaiste augsnē. Pēc statistikas datiem caurmērā augsne ir no tām vidēm, kur līdz pat 5% no pasaules oglekļa tiek uzglabāta. Un tas ir arī veids, kā viņu var palielināt aizvien vairāk un vairāk. Lauksaimnieki, protams, interesē tas, lai augsnes auglība nesamazinātos un palielinātos. Izmantojot šo materiālu, tas ir arī iespējams. Otra problēma mums ir vidas reakcija augsnē. Kāpēc tā ir būtiska? Pirmām kārtām, katrs augs pieprasa savu vidi. Līdzīgi kā man no rīta garšo melna kafija, tev varbūt garšo balta kafija. Lūk, tā arī augam vienam garšo tikai viena vide un otram tikai otra. Un šādā veidā mēs palielinot vidas reakciju, lieliski varam pielāgoties konkrētiem kultūraugiem, kādi mums ir nepieciešami. Piemēram, klasiski neitrāls vidas prasītāji mums ir kvieši, kas, protams, lauksaimniekam nes vienu no lielākajiem ienākumiem, kas ir viens no pieprasītākajiem kultūraugiem. Un otra lieta, ko, teiksim, kaļķošana novērš pie neitrālas vides vai tuvu neitrālai videi, uzlabojās augsnes struktūra un samazinās augsnes izskalošanās. Un Latvijas apstākļos, tur, kur ūdens vienmēr mums ir pārpalikumā, izskalošanās ir viena no galvenām problēmām. Un šādā veidā mēs atrasinām abas. Teikšu godīgi, šobrīd ir ļoti grūti iztēloties, kā tas viss reāli fiziski izskatās, kā no ražošanas tas viss nonāk šeit tajā mūsu skaistajā zemītē. Varbūt jūs varat nedaudz vairāk pastāstīt par to. To ir viegli atrisināt. Nāc līdzi, es parādīšu, kā tas izskatās. Dodamies! Nu, lūk, tajā brīdī, kad mēs saņēmām ražošanas atlikumus no rūpnīcas, viņi nāca dažādās frakcijās. Pirmkārtām smalkums un otrām kārtām arī mitrums. Un tās ir lietas, ko arī ražotājs pats testē, pēc tam nododot atlikumus tālāk lauksaimniekam. Lauksaimniekam, lai šos atlikumus iestrādātu augsnē, galvenie izaicinājumi ir divi. Cik viņi ir rupji un cik viņi ir sausi. Piemēram, tad, ja ražotājs atved vai zemnieks atved pats sev uz lauku šādu miltu frakciju, kas nāk no ventilācijas šahtām, to iestrādāt, protams, ir visvienkāršāk. To gan vajadzētu darīt ļoti strauji, nevis atstāt uz lauka salīšanai, bet šī problēma ir saistīta ar pilnīgi visiem kaļķošanas materiāliem, jo salīstot paliek kaut slapjam, jebkurš kaļķojamais materiāls samazina savas reaģēšanas spējas un kļūst mazvērtīgāks. Iestrādāt šādu ar skaidām pilnāku materiālu jau ir druscīt izaicinošāk. Te vajadzētu varbūt izmantot mēslu-ārdītāju, bet arī tas ir viegli iestrādāt. Savukārt šādu materiālu jau vajadzētu nedaudz smalcināt pirms iestrādājuma. Protams, smalkā frakcija ļoti ātri reaģēs ar augsnes adsorpcijas kompleksu un iesaistīsies visās reakcijās. Šie materiāli jau strādās ilgāk. Papildus šīm lietām, tad, kad mēs saņēmām uzaicinājumu pētīt šos atlikumu produktus, mēs vēl izstrādājām citas iespējas. Uz laukaugiem tika pētīti gan šie kaļķojamie materiāli, gan arī tika veidots komposts. Tad kompostēšanas materiāls, kas tika gatavots no šīm skaidām un kūtsmēsliem dažādiem, tika izmantoti arī dažādi pelni, kas tika iegūti dažādās temperatūrās, arī kā līdzeklis augsnes reakcijas palielināšanai. Pelni kā augsnes neutralizācijas līdzeklis jau sen ir pazīstams. Tas tiek arī izmantots tā iemesla dēļ, ka satur kalciju un kāliju. Šeit mēs redzam pelnus, kas iegūti dažādās temperatūrās, pie 200 grādiem līdz 500 grādiem. Un, kā redz, te ir pēc krāsas var redzēt atšķirības, kādas rodas, pārpelnojot materiālu dažādās temperatūrās. Un, protams, tie, kas ir pārpelnoti zemākā temperatūrā, satur vairāk oglekļa.
nekā tie, kas ir pārpelnoti pie augstākas temperatūras. Tas ir vēl viens no veidiem, kā potenciāli šo materiālu izmantot. Pelnus, protams, ir pārvadāt vieglāk, viņi ir vieglāki. Tas nozīmē, viņus var pārvadāt tālāk gabalu nekā šādi. Potenciāli ir iespējams varbūt izmantot tos kaut kādās lokālās kurtuvēs, kur vienlaicīgi mēs iegūstam gan šo peldu materiālu, gan arī siltumu. Vēl viens no veidiem, kā izmantot šīs skaidas, ir iegūt acetātu. Te viņš ir sabērts smuki balts, un kalcija acetātu jau tad tālāk var izmantot dažādiem mērķiem, tā skaitā rūpniecībā. Kādi ir tie galvenie ieguvumi no šāda materiāla izmantošanas lauksaimniecībā? Tātad bez tā, ko es jau minēju lejā pie rozēm, ka mēs varam uzlabot organiskās vielas stāvokli un varam paaugstināt vides reakciju. Šāds materiāls dod arī apziņu, ka mēs izmantojam materiālus ilgtspējīgi. Nevis izmantojam izsmeļamos minerālos resursus, kas parasti gaļķakmens un dolomīts, kas, protams, ir ļoti labi un viegli izmantojami. Šeit mēs varam izmantot materiālu apzinoties, ka viņš nenonāk nekādās izgāstuvēs, bet tiek atgriezts atpakaļ dabā, kur jau viņš vienreiz ir atradies. Milzīgs paldies Ievai un Jānim par izglītojošo saturu. Vēlreiz pārliecinājos par to, ka šāda projekta izstrāde un ieviešana dzīvē ir ārkārtīgi svarīgi. Ir par ko aizdomāties. Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku. Man ir jāspēj nodefinēt tas virziens, kurā es gribu doties. Un, lai to izdarītu, man ir svarīgas divas lietas. Pirmkārt, apzināties, kas tad ir tā mana pēda šodien, uzstādīt mērķus, un laikam svarīgi, lai apziņa un mērķi tiek uzstādīti uzņēmuma vadībā. Tad, kad uzņēmuma vadība par ilgtspēju domās savā ikdienā, tikai tad mēs nonāksim pie rezultāta ar vienu būtisku nosacījumu, ja arī uzņēmuma darbinieki stāvēs par šīm pašām vērtībām. Jo darbinieki jau ir tie, kas vai nu tic un tālāk nes šīs vērtības vai nē, tā ir skaitā ilgtspēja. Uzņēmuma vadības mērķi, plāns, kā viņus sasniegt, un nepieciešamais finansējums. Jo, ja kāda no šīm trīs lietām nav, tad visdrīzāk mēs ātrāk vai vēlāk paliksim pie tā, ka tas būs tikai plāns, kurš katru gadu pamainīsies ciparos, un būs daudz iemeslu, kāpēc mēs to neizpildīsim. Kas attiecās uz uzņēmēju darbību klientu pusē, tad banka noteikti, kad ir partners, kurš palīdz noteikt sadarbībā ar klientu tādu kā virzienu, palīdz iedot padomu, palīdz uzdot jautājumus, kur varbūt tās uzņēmējiem pašam nav šī pieredze. Un varbūt tās, lai sāktu ar tādu pašu pamatu, mums ir izdota virkne ceļvežu, tieši tāda kā rokas grāmatu formātā, kur tieši no pašiem pamatiem, ja es tikko uzsāku un saprotu, ka tas ir jādara, es varu apgūt šīs zināšanas, kaut vēl lasot šos ceļvežus un tad apspriežot radušos jautājumus vai ar kādu uzņēmumu partneri vai īstenībā ar banku. Tā kā šis ir veids, manuprāt, kā banka arī var saskatīt šo savu lomu gan valstiskā, gan uzņēmuma attīstībā ilgtspējas formā. Tad, kad mēs esam uzdevuši jautājumus, saprotam, kur mēs gribam virzīties, tālāk jau ir produkti. Vai tas būtu investīcijas ražošanā, kas padara to efektīvāku un mazāk piesārņojušu, vai tas būtu investīcijas kādā autoparkā vai enerģijas ieguvē, tā kā tālāk jau ir produkti, kas palīdz nonākt pie enerģijas samazināšanas. Jāsaprot, ka banka tiešām dara to nevis pienākumu pēc vai investoru spiedienu pēc, bet patiesībā tāpēc, ka mēs ticam, ka tā ir patiesi pareiza lieta, kas ir jādara. Un mēs tiešām mīlam tos klientus, kuri ir mūsu klubiņā, tādā domāšanas ziņā, kur domā par ilgtspēju, kuriem tas arī ir tāda kā sirdslieta. Un tad, kad tā kļūst par sirdslietu, nevis pienākumiem, tad tas ir vieglāk panākams rezultāts. Jo ir joprojām, protams, uzņēmēji, un es viņus nevainoju, tā ir pilnīgi normāla pieredze, ka viņi skatās uz ilgtspēju caur Excel. Tu skaties, kad es iešu ilgtspējā tad, kad es zināšu, ka tas man atpelnīsies īsākā vai vidējā termiņā. Citādi, es nogaidīšu. Bet, ja mēs redzam kaut kāds video, kas notiek ar ledājiem, kas notiek ar ūdens līmeņa celšanos, mēs paskatāmies, kas notiek Latvijā. Kad mēs pēdējo reizi esam redzējuši, vētru vai krusu vasaras vidū. Un tas, diemžēl, notiek, un es domāju, ka nākotnē mēs biežāk un biežāk pieredzēsim tādas dabas nepieredzētas katastrofas, un varbūt tas mums liks aizdomāties, ka es nevaru atlikt. Šis jautājums jārisina tagad un jāsāk ar sevi, un iespējams jāsāk ar mazumiņu. Jānodefinē, kur es gribu nokļūt, kas ir tā mana pēda, un tad jāiet uz to mērķi, un banka būs labs partners. Es teiktu, nāciet klubiņā un nebaidieties no tā nezināmā. Skaidrs, ka šodien šai virzienā ir ļoti daudz lietas, kuras mēs nezinām, un tās pilnīgi cilvēcīgi es saprotu, ka var baidīt vai atlikt kaut kāds lēmums. Bet, līdzīgi kā uzņēmēja darbībā, mums ir jāuzņemās risks kļūdīties. Sākam ar pirmo soli, un laikam lielākais ieteikums būtu vācam datus. Jo, diemžēl, lielākā problēma no pieredzes, ko mēs saskaramies runājot ar uzņēmējiem, ir tā datu trūkums. Saprotam, ko tad dara mūsu uzņēmums datos, kāda data mums ir pieejama, kāda trūkst. Un laikam mēģinam šo pozitīvo vīrusu saslimdināt visu uzņēmumu. Tas, laikam, tas mans ieteikums, jo tad jūs vairāk saskatīsiet tās iespējas nākotnes potenciāli tieši ilgtspējas virzienā. Un, nebaidīties.